Ir 73 gads. Jauns varonis iekaro kinoekrānus. Viņa vārds Bruce Lee. Filma Ieeja Pūķa miglā. Dažās aprindās pazīstama arī kā Pūķa asinis. Šī klasika pārkāpa robežas. Tā nebija tikai kārtējā cīņas mākslas filma. Tas bija kultūras fenomens. Vēl šodien šī pūķa rēciens atbalsojas, liecinot par Lee neizdzēšamo ietekmi uz kino pasauli un tālu aiz tās robežām. Ieeja Pūķa miglā bija kas vairāk par filmu. Tas bija paziņojums. Paziņojums, ka cīņas māksla var būt mākslas forma, brutāla spēka un filozofiska dziļuma saplūsmas. Lee vīzija sniedzās tālu aiz kino ekrāna, ietekmējot veselas kinorežisoru, cīņas mākslas meistaru un kinomīļu paudzes visā pasaulē. Viņa pāragrā nāve tikai mēnesi pirms filmas pirmizrādes tikai pastiprināja viņa ietekmi, nostiprinot Lee kā leģendas statusu, mūžīgi iemūžinātu savas slavas zenītā. Ceļš uz Ieeja Pūķa miglā radīšanu nebija bez šķēršļiem. Filma sākotnēji nosaukta par Asinis un tērauds, piedzīvoja neskaitāmus scenārija pārrakstījumus, finansiālu nenoteiktību un ražošanas aizkavēšanos. Bet Bruce Lee nebija no tiem, kas baidās no izaicinājumiem. Viņš ieguldīja visu savu sirdi un dvēseli šajā projektā, apņēmies īstenot savu vīziju. Lee centība bija nesatricināma. Viņš saprata stāstījuma spēku, to, cik svarīgi ir radīt stāstu, kas uzrunātu skatītājus. Viņš nenogurstoši strādāja ar scenāristiem, pilnveidojot sižetu, savu tēlu, pārliecinoties, ka katram sitienam, katram solim, katram vārdam ir svars un nozīme. Viņa nesatricināmā centība pārliecināja Warner Bros. Investēt projektā. Viņi saskatīja filmas potenciālu aizraut skatītājus visā pasaulē. Bruce Lee nebija tikai Ieeja Pūķa miglā zvaigzne, viņš bija tās arhitekts. Viņa rokraksts bija jūtams ikvienā filmas aspektā, sākot no sarežģītās cīņas horeogrāfijas līdz pat filozofiskajām tēmām, kas vijās cauri stāstam. Lee saskatīja iespēju iepazīstināt pasauli ar džitkūnēdo, savu unikālo un pielāgojamo cīņas mākslas filozofiju. Džitkūnēdo, kas tulkojumā nozīmē pārtverošā dūres ceļš, akcentēja praktiskumu, plūstamību un sevis izpausmi. Tā bija atbrīvošanās no stingriem stiliem, pielāgošanās jebkurai situācijai un tādu paņēmienu izmantošana, kas vislabāk atbilst individam. Šī filozofija caurstrāvoja katru cīņas ainu filmā Ieeja Pūķa miglā. Cīņas nebija tikai vardarbības demonstrējums, tas bija kustību dejas, cilvēka potenciāla izpausmes. Lee kustības bija zibenīgas, bet precīzas. Katrs sitiens bija piepildīts ar mērķi un grāciju. Viens no ievērojamākajiem Ieeja Pūķa miglā aspektiem bija unikālais kultūru apvienojums. Filma aizveda skatītājus uz Nomaļu salu, uz apslēptu cietoksni, kur austrumu un rietumu kultūras sastapās cīņas mākslas cīņā. Lee tēls, Šauliņa smūgs, stājās pretī daudzveidīgai cīnītāju grupai, kur katrs pārstāvēja atšķirīgu disciplīnu un izcelsmi. Šī kultūra saplūsma sniedzās tālāk par cīņas ainām. Filma pētīja kultūras apmaiņas tēmas, savstarpējas cieņas un sapratnes nozīmi. Lee tēls izaicināja stereotipus un parādīja dažādu cīņas stilu skaistumu un spēku. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir būt uzticīgam sev. Ieeja Pūķa miglā kļuva par tiltu starp austrumiem un rietumiem, iepazīstinot rietumu auditoriju ar cīņas mākslas mākslu un filozofiju. Filma pārkāpa robežas, veicināja starpkultūru sapratni un pavēra ceļu plašākai pārstāvniecībai Holivudā. Ieeja Pūķa miglā guva gan kritiķu atzinību, gan komerciālus panākumus. Visā pasaulē nopelnot vairāk nekā $200 miljonus un nostiprinot Bruce Lee kā pasaules zvaigznes statusu. Filmas ietekme sniedzās tālu aiz kinoteātru zālēm, atstājot neizdzēšamu zīmi popkultūrā. Lee tēls kļuva par cīņas mākslas sinonīmu, iedvesmojot neskaitāmus cilvēkus pievērsties šai disciplīnai. Viņa filozofija par sevis izzināšanu un personības izpausmu uzrunāja cilvēkus tālu aiz cīņas mākslas robežām, mudinot viņus pieņemt savu unikalitāti un atraisīt patieso potenciālu. Vēl šodien Ieeja Pūķa miglā turpina iedvesmot. Filma ir iekļauta Kongresa bibliotēkas Nacionālajā filmu reģistrā, tās kultūras, vēsturiskās un estētiskās vērtības dēļ. Bruce Lee mantojums dzīvo,
Pierādījums tam, ka viena cilvēka vīzija var mainīt pasauli. Ar vienu sitienu, vienu spērienu, vienu filmas kadru pēc otra.